Rēzeknis novada ziņas. Rēzeknis novada pašvaldība vasaras vidā saviem dzīvotājiem i gostim dāvināja aizraujošam, izklaidējošam, ģimeniskam, izzinošam norisam bogotu svātku nedēļu Rēzeknis novada dīnes. To sitamā gadā pašvaldība rēkoja pirmo reizi, ja apmeklētājus aicināja no 9. līdz 16. jūļam. I Latgulis radīja studijā gastēja Rēzeknis novada dūmis priekšsēdētājs Monvīts Švarcs. Sveicināti, Švarca kungs! Sveiki! Pastāstiet, lūdzu, kā radās svātku ideja? Jāsaka tā, ka katra pašvaldība, katra vīta ir jāizēmē ar kādam tai vītai raksturīgam lītom. Tad, kad mēs veidojam 2 gadus atpakaļ novadu, jau tajā brīdī mums bija skaidrs, ka mūsu novadam būs novada heraldika, tātad mūsu simboli, mūsu karūks, mūsu ģerbuns. Mēs runājam par to, ka novadam ir jāizveidoja arī sava himna. Šobrīd notiek himnas konkurss. Un ir ļoti daudz pretendenti, kuri ir izsnieguši savus darbus izvērtēšanai. Un viens no lielajiem pasākumiem, kuru mēs arī izvēlējām, kā novada simbolu, ir regulāras novada dīnu rēkošanas. Tas nozīmē, ka apmēram reizi 4 gados mēs rēkosim vienu lielu pasākumu, kurš aptvers visu novada teritoriju. Pasākumi notiks dažādos pogostos, pasākumi būs ar dažādu tematiku. Un pamatlīta visos pasākumos mēs gribam iesaistīt pēc iespējas vairāk novada cilvēku. Sākot no maziem bērniem, un beidzot ar senioriem, beidzot arī ar mūsu cīmeņiem, kurus mēs jau mīļi gaidām uz novada dīnām. Pēc jūsu domām, kam Rēzeknis novada dīnes ir vajadzīgas, un vai tas ir tāds vienojošs elements? Jūs jau pasakāt atslēgas vārdu - vienojošs elements. Rēzeknis novads veidots no 25 pogostiem. Un visiem kopā kādu brīdi jāsait, lai mēs saprastu, ka mēs esam visi vienotā novadā, lai mēs kopā izjustu gan darba prieku, gan arī atpūtas brīžus, gan arī dejas sūli un kopēju dzīsmu. Svātki ir plānoti 8 dienu garumā. Pirmos novada dīnes un uzreiz ar taidu vierīni. Priekš liela un stipra novada, tas pat būtu tā švaki sacīts, ka liels vierīns. Tas ir atbilstošs vierīns priekš mūsu novada. Jo tiešām mūsu pasākumi, kas būs vairāk kā 100 dažādos pogostos, dažādos vītos, ar dažādu tematiku - zvejnieku svātki, sporta dīnas, teātra dīnas, amatnieku dīnas, jauniešu dīnas, lauku dīnas, tos lītas, kas mums ir tuvs. Un tie ir tikai tie pasākumi, kas elementāri izveidojami, jo mēs neveidojam neko mākslīgu. Tos ir tos līdzekļus, kas mums ir, un kurš mēs gribam tagad vismaz reizi 4 gados, to parodēt daudz plašākai publikai. Un daudz maz vienlaicīgi, lai arī tie turisti cīmeņi, kas brauks pie mums, pēc iespējas vairāk varētu apmeklēt dažādus pasākumus. Jūs jau minējāt atsevišķas svātku dīnes, bet pastāstiet nedaudz vairāk par itim pasākumiem, kur dzīvotāji var atrast informāciju. Protams, ka visa informācija būs pieejama un ir jau pieejama Rēzeknis novada mājaslapā. Informācija tiks izplatīta caur Latgulis radio, Latgulis reģionālo televīziju. Ir vienošanos, ka būs arī reklāmas rullieša klipi, kā jūs sauc, arī Nacionālā televīzijā. Un, protams, būs arī afišas, kuras tiks izvietotas dažādos novada vītos. Un, protams, caur mūsu turisma informācijas centru arī varēs iepazīties ar visu pasākumu klāstu aprakstu. Protams, kad es tamā radio raidījuma laikā nevaru nosaukt visus 100 pasākumus, vairāk kā 100 pasākumus, bet, piemēram, es varu nosaukt tādas galvenos sadaļas. Tātad Rēzeknis novada dīnas socās 9. jūlijā, te ir sasdiņa, un te ir dīna, kad jau vairāku gadu garumā, tamā dīnā, jūlijā 1. sasdiņā, notiek zvejnieku svātki Nagļos. Tātad te mums būs zvejnieku dīna, centrālais pasākums ir Nagļu pogostā, un vēl dažādi pasākumi daudzos citos novada pogostos. Svādiņa mums ir ģimenes dīna, un ģimenes dīnā arī paredzēts centrālais pasākums Bierzgeļas pogostā ar daudzu ģimeņu iesaistīšanu. Un, protams, mēs ceram, ka ģimenes tiks porstovētas dažādos paaudzēs, un tādējādi mēs arī stiprināsim ģimeniskos vērtības. 11. jūlijā būs teātra un izstāžu dīna, un arī ļoti daudz gan izrādes, gan izstādes ļoti daudzos mūsu novada pogostos. Otrdien, 12. jūlijā, sporta dīna, arī ļoti daudz pasākumu, un, domāju, varētu būt cilvēkus interesējuši pasākumi. Būs masu skrējiens Mokuņkols 2011, kuru noskaidrosim otrāku skrējēju, kurš iegūs arī pēc to skrējiena kādu veicinošu balvu. Un, protams, kā jau arī minēju,
Itamā dīnā notiek daudzus pogostos, ļoti daudz pasaukumu, kas vairāk vērsti uz tādu masu iesaistīšanu. Trešdien, 13. jūlijā, amatniecības mākslas dīna, kur centrālais pasaukums saistīts ar ķeramiku, ar ķeramikas cepļu izņemšanu un, protams, arī dažādām izstādēm pogostos. Ceturtdien, 14. jūlijā, arī tradicionālais pasaukums, kur rīkoja vēl Rēzeknes rajona padome sadarbībā ar Latgaļas zinātnes centru, tos būs lauku dīnas. Tātad lauku dīnas, uzņēmēja dīnas, un centrālais pasaukums notiks Viļānu pogostā lauku demonstrējumos. Stramkaļas kundze ar savu komandu organizēs itū pasaukumu, bet vesela virkne pasaukumu ar dažādu uzņēmēju piedalīšanos arī notiek visā novada teritorijā. Pīkdiņ soksīs tādi masveidīgāki pasaukumi, kuri nozarisinosies kā centrālā vietā pie Rēzeknes robežas, visi pazīst Ančupānu kartodromu. Tātad te ir teritorija, kurā mēs izvietosim lielu estrādi, tiks nodrošinātas vietas arī amatniekiem, tiks nodrošinātas vietas arī ēdnošanas uzņēmumiem, kas varēs apkalpot mūsu turistus, apmeklētājus un cīmeņus. Un pīkdiņ 15. jūlijā te ir jaunatnes dīna, kur notiks gan streetbola sacensības, gan pop-rock grupu uzastošanos. Kā arī būs vakara koncerts, kur būs arī populāras jauniešiem malīgās teikamas grupas. Un sestdien te būs mūsu Lelodīna, dzīsmu un deju dīna novadā, uz kuru mēs esam aicinoši arī mūsu sadarbības partnerus no ārzemēm, piedalās arī jūsu kolektīvu koncertos. Un te būs tāda dīna, kurā mēs tiešām ceram Ančupānu kartodromā redzēt vismaz pusi no novada iedzīvotājiem, kur atbrauks. Gan poši piedalīt, gan arī skatīties, kā uzastojās jūs draugi, rodi, bērni, vecāki un tā toļok. Un arī dīnas gaitā būs dažādas aktivitātes, dažādas sacensības, būs koncerti, tautas mākslas kolektīvu uzastošanos, un arī vakarā būs nakts koncerts un baļļa. Jopīzīmē, ka visus pasaukumus iedzīvotāji varēs apmeklēt bez maksas. Tas ir svarīgi, jo tie ir svētki visiem mūsu novada cilvēkiem un mūsu cīmeņiem. Tātad visi koncerti būs bez ieejas biļetēm. Tieši par finansiālo pusi gribēju vaicot, kas sadz visus izdevumus? Visi izdevumi jau šobrīd ir saplānoti dažādu nozaru tāmēs. Tātad kultūras nodaļa plānojas savu pasaukumu daļu savos 2011. gada tāmēs. Sporta speciālists, sporta aktivitātes arī tāpat. Attiecīgos pogosta porvaldes savu pasaukumu rīkošanu savos tāmēs un tā toļok. Līdz ar to vienkārši var sacīt, ka visus pasaukumus finansē Rēzeknes novada pašvaldība. Jūs sarunas sākumā sacījāt, ka 10. jūlijs ir ģimenes dīna. Par ģimenes dīnu un novada himnu esam runājuši arī citos raidījumos. Un nu sākumā gribu vaicāt par himnu, ko tad būs Rēzeknes novada himnas pirmatskaņojums. Šobrīd ir nozaslēts īsniegšanas termiņš, tātad ir īsniegti 17 darbi. Vakar komisija bija sagojusi pirmo sanāksmi. Komisija ļoti strikti vērtēja profesionālā līmenī gan saturu himnai, gan arī muzikālo saturu. Komisija turpināja strādāt, un vienīgais varu arī sacīt, ka šobrīd 17 īsniekiem darbiem lielāko daļa ir ļoti labi muzikāli darbi ar emocionālo video, kuras varētu patikt daudziem klausētājiem. Un jau vakar komisijas laikā mēs tā runājam, ka ļoti daudzus autoriem mēs jau aicināsim arī noslēguma pasaukumā savus darbus izpildīt. Un ceram, ka arī klausētājiem tas ne tikai patiks, bet arī klausētāji varēs dzīvot arī līdzi. Viens no komisijas viedokļiem arī bija, ja šobrīd kāds no izvirzētiem darbiem pīstrādājot vai arī nevarot pīstrādāt, nevarēs tikt simtprocentīgi atzīts par atbilstošu himnai, novada himnai, kura būtu tāda ilgtermiņa simbols priekš novada, tad viens no ierosinājumiem, ka varētu arī konkursa termiņš būt pagarinots, jo mūsu uzdevums nav vienkārši konkrētam datumam izvēlēt konkrētu darbu, bet tiešām dabūt ļoti kvalitatīvu, tautai pīlēpstošu melodiju un sirdētīvu tekstu, kuru katrs varēs izdzīvot. Jo arī tā jūkojot, tas parasti saku, kas ir himna. Protams, tas ir himniskums, kas ir visiem labi saprotams, bet himnu jospēja var nodzīvot jauktiem kūram, ne tikai muzikantiem, bet arī tādiem, kuriem ir nesevišķi muzikāla dzirde un varbūt nesevišķi muzikāla balss. Tas nozīmē, ka jebkurā pulciņā, jebkurā borā himnā ir joskaņa. Un vienkāršos puses sakot, tiešām mēs ceram, ka vēl tiks iesaistīti arī kādi jauni autori ar jauniem tekstiem. Mūsu komisija ir iesaistīti arī filologi, literāti, tie, kas labi porzina arī latgalīšu valodu. Un vakar analizējot daudzus tekstus,
Kurš norādīja, ka ir lietas, kuras ir jālaboja, kuras šobrīd tādā veidā publiski nebūtu pieņemamas. Tādas literāras kļūdas, kuras himna kā forma šobrīd nepieļauj. Tā kā cerēsim, ka arī himnas konkurss veiksmīgi nozaslēgs, un ja ne uz novada dīnom, tad vismaz uz valsts svētkiem visam novadā būs arī sava himna. Komisijas vērtējums būs noteicošīs, bet tad, kad tiks atlasītas kādas 3-4 pretendentes uz himnu, mēs laisim arī tādā publiskā izskaņā, lai arī iedzīvotāji varētu izteikt savu viedokli kaut kādā brīdī par konkrētiem darbiem. Un vēl par ģimenes dienu. Cik Rēzeknes novadā ir šos lielos ģimeņu, kuras jūs gūdinosit? Šobrīd tas, lai paliek pasaukuma intriga, bet tiešām mēs ceram, ka būs daudz dižu ģimeņu, bet tāpat laikā mēs gribam atzīmēt jebkuru ģimeni, kas ir mūsu novadā, jo novads jau veidošanas stadijā veidojās uz ģimeniskiem principiem, uz principiem, ka mūsu saimē neviens nav aizmirsts, ka mēs katru no savas saimes cenšamies pīskatēt, aprūpēt un viens otram palīdzēt. Tad arī to principu mēs gribam arī caur svētkiem parodēt gan sev, gan arī parodēt porēm. Paldies jums, Švarca kungs, par sarunu! Un man atliek tikai novēlēt, lai novadā daudz stipru ģimeņu, lai novada dzīvotājiem i gostim itamos pirmajos Rēzeknes novada dīnos būtu iespēja dzirdēt novada himnu i dzīdot leidza. Man atliek tikai visiem pascēt, laipni lūgti uz novada dīnom, laipni lūgti cīmos, laipni lūgti katras novada iedzīvotājs pīzdaļāt svātku organizēšanā un, protams, pīzdaļāt visos pasaukumos. Paldies vēlreiz par sarunu, bet jūsu Latgulas radijas klausītāji es atgādināju, ka dzirdējāt sarunu par Rēzeknes novada dīnam ar Rēzeknes novada dūmes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu. Sarunu vadīja Laura Sondere. Tos bija Rēzeknes novada ziņas.